Nekur rodi tā nekoši dibenā kā Latgalē. Jei, bogu, tas taču ir murgs. Es saku, kas jūs tā kā vispār tā kā atčālējušā? Vēl, protams, varētu pateikt par 1990 tūkstošiem, 800 1999 pasākumiem. Ko man tagad kasierēs jāspēlē? Vienkārši tā kā pusstundas skanēšu. Ziniet, kas man besi? Ja nebūsi tu laimīgs, ērci tevi tādu padarīs. Jā, vasara ir beigusies. Kā bija Jāņa, tā vasara beidzās. Un ļoti nepatīk sarunas par neko. Kāpēc tu klausīšu to podkāstu? Podkāstu kā es piedāvā Big Bang. Esiet sveicināti podkāsta Kā es trešajā epizodē, šajā otrajā sezonā. Mani sauc Kristīna Stakene, un es vēl joprojām esmu neizmērojami priecīga, ka Big Bang ir izvēlies atbalstīt šī podkāsta otrās sezonas tapšanu. Nu, un vēl labā lieta, ka tu esi ieslēdz šo podkāstu, tas nozīmē, ka tu uzskati, ka es esmu daudz interesantāka par tavu trauku mazgājumu mašīnu, veļas mazgājumu mašīnu, taviem bērniem, dzīves draugu, draudzenēm, koncertiem un daudz ko citu šajā vasarā, kur tu varētu pavadīt laiku. Bet nē, tu esi šeit kopā ar mani podkāstā Kā es apsolu, ka es tev neļaušu vilties arī šajā sērijā, un es apsolu, ka šeit būs tikai pareizās atbildes uz normālu cilvēku dzīves jautājumiem. Tieši tā. Un, ziniet, es esmu apģērbusies tāda melnā, visa melnā, tāpēc, ka es sēroju. Es sēroju, kā pilnīgi visi latvieši sēro par to, ka vasara ir beigusies. Jā, vasara ir beigusies. Kā bija Jāņa, tā vasara beidzās, un vispār vairs nekas šajā dzīvē labs nebūs. Nu, jūties, tu arī tā jūties. Nu, protams, visi latvieši jau parunājuši par to, ka nekas jau nebija, un tā vasarā kā mūs pievila, un cik bija tās siltās dienas, varbūt 3, un līja no Jāņiem līdz Pēteriem, un šodien Pēteriem. Cik daudz laimes visiem Pēteriem vārdienā man zāles pļāvēs sauc. Pēters, es nezinu, kā es varētu viņu apsveikt, varbūt vienkārši kādu lieku zāles stiebriņu nomest viņam priekšā. Un, jā, vai jūs jau bijāt Latvijas vasaras galvaspilsētā Pāvilostā? Es biju, ček, vai tu jau biji Latgalē vēžot? Es vēl ne, un es ceru, ka tu nepametīs Latgali novārtā. Es zinu, ka tur lidotie droni, bet viņi nelido visu laiku, nav visu laiku. Tāpēc lūdzu dodieties uz Latgali, gan vēžot, gan palikt viesunamos, gan doties uz kafejnīcām un restorāniem, un Šmakovka un Šņabis, un tur speķis ir, un nekas nav labāks par Latgali. Nu, esiet reāli nekur rodi tā nekoši dibenā kā Latgalē. 5 no rīta teltī pie visiem zilajiem ezeriem. Es jums zvēru, jūs nekad neaizmirsīsiet. Man skaistākie bērnības ceļojums ar citu ir uz Latgali. Jā, nu tas par Latgali. Man bija jums jāpasaka, es esmu par Latgali kaut kur dziļi sirdī. Es arī tā jūtos tā kā tāda, bišķi latgaliska. Mans opis, starp citu, ir no Viļāniem, tas skaitās Latgali, laikam. Un vai tev ir biļetes uz Prāta vētru Liepājā? Nav kur palikt, padomā par telti, padomā par vēl kaut ko. Es vēl tikai taisos, ja? Es gribu to čeku arī savā čeklistā. Vēl es iesaku, izbrauc pa Mēmeli. Mēmeli, starp citu, upe, tas ir tur Bauskas pusē, ja? Starp Latviju un Lietuvu, tur izkāpt Lietuvā, atpūsties, tur izkāpt Latvijā, atpūsties bez pases, vai ne, šurp, turp, mainīt valstis, vienkārši tāpat sēžot laivā. Vēl jau Rundālē sanās mūzikas festivāls, tas arī turpat ap stūri, un ja tu vēl nezini, tad tur ziedēs tās rozes, un šajā vecumā, un es zinu, kādā vecumā tu esi, jo es redzu savu podkāstu klausītāju vidējo vecumu, tur tās rozes, tev obligāti jāpietupstās, jānofočē visas rozes, visas šķirnes, un pēc tam jāiestāda tā savā dārzā, ja? Un, protams, arī sanās mūzikas festivāls, tas kaut kas neaizmirstams, ja? To vajag kaut reiz dzīvē piedzīvot. To noteikti liecais aus. Vēl, protams, varētu pateikt par 1990 tūkstošiem, 800 1999 pasākumiem, uz kuriem visiem mums ir jābūt, un tāpēc mums ir tā trauksme. Bet atcerieties, ka mēs sērojam pēc Jāņiem par aizgājušo vasaru. Un tagad vispār ir steigšus jāsliek grafiks, ko mēs kur darīsim, pie kā mēs brauksim savādāk. Viss! Šī vasara ir beigusies. Jā, un kāpēc esmu arī tāda apcerīga? Tāpēc, ka vispār tas apcerīgums caurstrāvos visu šo 3. epizodi, tāpēc, ka mēs tik ļoti daudz ko gaidām viens no otra. Mēs viens no otra gaidām, mēs gaidām no saviem tuviniekiem, mēs gaidām no draugiem, mēs gaidām no bērniem, mēs no dzīves tik daudz ko gaidām, un mēs viļamies tāpēc, ka gaidām. To mēs visi zinām, bet es jums gribēju vienkārši atgādināt, beidziet gaidīt. Forši cilvēki ir tie cilvēki, kas ņem to dzīvi, samierinās, uzvelk melno pasēroja vajag jūnijā, ja? Pāraud tur kaktā, bet neplivina to visur apkārt. Ja? Vienkārši vajag samierināties to dzīvi, kāda viņi ir, un viņi brīnišķīgi. Mēs dzīvojam skaistā valstī, mums ir rudzu puķis, mums ir margrietiņas, mums visa ir gana reāli, padomājiet. Un runājot par to apcerīgumu, lai nebūtu tik nenormāla tā apcerīguma
tāda cerīgums, un ja tā laime mūs nepiemeklē, 70% ērču garantē jums laimes slimību. Ja? Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi mīcieties pa krūmiem šajā vasarā, tāpēc, ka ērces ir laimīgas, ja nebūsi tu laimīgs, ērce tevi tādu padarīs, bet tagad nesūksimies iekšā ērcēs, sūksimies iekšā kultūras sūklī. Kultūras sūklis šajā nedēļā sadarbībā ar MySkin, jo zini kā? Kultūra, lai uzsūkt, arī jāizskatās pēc kaut kā. Un starp citu, paldies Marisai par divām šīm skaistajām bizītēm. Jā, es ar tām bizēm staigāju no Jāņiem, un, kā gribu tās staigāju, es arī varu svinēt visus Jāņus visu vasaru, tā es svinēšu visus Jāņus visu vasaru. Un kultūras sūkli es sākšu ar busuli. Jo vasaru es sāku ar Interu busuli. Un Interu busuļu koncerts, Dzintaru koncertzālē, manuprāt, man liekas, tagad man atmiņa var pievilkt, bet ir no 2009. gada. Un jāsaka, godīgi, es varbūt esmu 2 koncertus izlaidus no visiem šiem koncertiem, bet šogad es neizlaidu. Ja? Un šogad, starp citu, mans 2-gadīgais dēls nosēdēja 2 daļas, katra apmēram stundu gara. Tas nozīmē, ka busulis ir domāts visām paaudzēm. Par spīti tam, ka es tagad tā secinu, ka tas vidējais vecums busuļu koncertos ir krietni pieaudzis. Ja? Es tagad nevērtēšu busuļu dziesmas, jūs to saprotat, ja es eju uz tiem koncertiem, man tur kaut kas patīk tajā busulī, Lācija, abonementu orķestrī un viņos visos individuāli arī, vai ne? Un tāpēc es vērtēju kaut kādas citas lietas, un es saprotu, ka tas vidējais vecums ir nenormāli pieaudzis. Ja? Visi kļūst ar katru gadu ar vien stīvāki. Man šogad koncertā gribējās bakstīties pa malām un tur aizmugurēm. Es teiktu, dziedām līdzi, ceļamies kājās. Man pietrūkst to krievu tautības dāmu, kas kādreiz sēdēja man blakus pa labi pa kreisi un ar tiem buketiem traucās pie buseļu. Tā bija kaislība. Kas tām latvietiem? Ne Margarietas līdzi, ne Rūdzu puķis. Man arī nekas nebija līdzi. Man vienkārši patika sēdēt tur, jā. Un tu tur sēdi tajā rindā, kurā tu esi nopircis par to lielo naudu, to biļeti, tu sēdi tur un domā, jā, noklausīšos pilnīgi visus vārdus, nedziedāšu viņam pāri, jo es samaksāju par to, lai es dzirdētu katru notiko. Lācis nospēlēja uz klavierēm. Beidziet tā darīt. Respektīvi, vajag busulī izdziedāties. Un otra labā lieta ir tā, ka forši, ka busulis ir visādos pilsētas svētkos, ja, bet ir tas Dzintaru koncertzāle visu laiku tā kā pievāc, un tie cilvēki, kas ir gatavi samaksāt. Starp citu, Interam busulim arī bija tāds down the memory lane, jeb atmetoties apakaļ atmiņu jūrā. Proti, viņš dzied, otrā daļā viņš pēkšņi viņam stand-up sāks. Ja, 10 minūšu stand-ups, neviens negaidīja. Ziniet, bija baigi labs, viņš atcerējās visu to bērnību, kas ar viņu tur ir noticis, un kā tās paaudzes mainījušās, un ka bija tās telekartes, un bija jāstāv. Un tad ar sievu viņš ir braucis un piestājis sēnes, skatīties mežmalā, jā, vai ir labas sēnes vai nelabas sēnes. Tas bija arī rēcīgi. Viņš īstenībā diezgan tāds smieklīgs, man liekas, ka jā, viņš jau tāds zolīts, bet arī tāds smieklīgs, viņam bija ļoti skaisti tērpi. Es gribu pateikt visu to labāko arī par koncertu, bet es tomēr domāju, kā tāds regulārs klausītājs, ka tur kaut kas ir jāmaina. Un, piemēram, manam vīram, labi, tā nevar teikt, tad tas čalis, ar ko es biju tajā koncertā, viņš teica tā. Viņam prasās kaut kāds svaigumiņš. Es nezinu, varbūt viņš domā, kaut kāds dejotājs, varbūt kaut kāds jauns meitenes, varbūt kaut kāds jauns čājs, varbūt viss vienkārši jauns. Un es viņam saku, tu nevari busulim vienkārši nomainīt, tā kā visu bēndu nomainīt, un busulis paliek tāda mēbele, un tad visi tā kā smuki jauni tādi. Bet, varbūt kaut ko tādu piešpricīti prasās. Vispār, jā, pagājušajā gadā viņam bija introspekcijas, nozīmē, ka viņš kā uz iekšu gāja, bija tāds baigais tāds intro, un šogad bija izgaismots, ja? Visi bija izgaismots. Starp citu, ļoti smuks arī gaismas bija, visu varēja redzēt, tiešām viss bija izgaismots. Tā, kurus tur par ko man bija jārunā šajā podkāstā? Es pateicu, ka viss sēž kā mieta norīši. Tā nevajag darīt. Interu busuli, tu man patīc, nenormāli. Un starp citu, Interam busulim oktobrī būs albums, es ļoti gaidu. Un vēl es gribēju pateikt, jā, ka es ļoti priecājos, ka tieši diezgan daudz dziesmu bija no albuma Kino. Kino ir mans mīļākais albums. Viņš iznāca vienlaicīgi manas omītes miršanu kaut kādā veidā. Es nezinu, kāpēc tagad to pateicu. Un tur bija ļoti daudz arī krievu dziesmas, kas man ļoti patika. Un man ļoti žēl, ka tā radušās situācija pasaulē un viss tas neļauj man šīs dziesmas baudīt krievu valodā, jo jā, māksliniekiem ir bail dziedāt krievu valodā, viņus nespratīs, viņus pārpratīs, kāds nofilmēs, izmantos pret. Bet ir tādas dziesmas, kas man ausīs. Man joprojām skan krievu mēlē, un pēc koncerta es braucu atpakaļ un ieslēdzu vai šī mušīna, kaķit paviršīnam, natolstīkšīna. Tā dziesma, tā vienkārši no albuma Kino vienmēr man paliks tādā siltā jauka atmiņā. Interu busuli, abonementu orķestri, Kārli Lācis. Lielas paldies par šo koncertu. Tas bija brīnišķīgi. Bet ir arī obligātā literatūra vasarā, ne? Nav jau tā, ka tikai pa koncertiem var vazāties. Kaut kādu brītiņu jāapsēž mierā, jāatpūšās. Un ziniet, es nezinu, jāizšķirās vai kas, bet Inga Grensberga ir uzrakstījusi savu labāko grāmatu. Viņas 3. grāmata, Selīna, kā tev klājas, iznāca jūnijā. Es biju arī atvēršanas pasākumā. Inga Grensberga ir tāda forša sieviete, kurām, piemēram, kas tā es vispār neesmu rakstniece. Ja? Es esmu rakstītājs, kaut ko tur pierakstīju, man kaut kas tur iznāca. Acīm redzot, mana labākā grāmata vēl ir priekšā, es neesmu izšķīrusies. Bet Selīna ir grāmata, kas ir ļoti nopietna, kas ir
mani aizskāra tik daudzas reizes, ka man tagad ir grūti caur puķiem jums to visu izstāstīt, bet aizķēra gan tas stāsts par slimību, kas ir iekšā grāmatā, gan par zaudētu bērniņu, par pirts rituālu ļoti gāri un par to, kā sieviete rod savu iekšējo spēku un gaismu turpināties. Pat tad, ja liekas, ka tiešām šī būtu tā labākā vieta, kur padoties. Un tas ļoti skaisti, cik lielu pētniecisku darbu viņa ir izdarījusi. Un es saprotu, ka tur blakus ir kāds viņas draudzenes stāsts, kas laikam ir Elīna, bet grāmata sauc Selīna. Un šī ir grāmata, vispār es lasot grāmatas, tā kā nemēdzu raudāt, bet šī bija grāmata, kur es ar vienā brīdī noliku malā un domāju, ka, šitien es netikšu pāri. Šis stāsts par vēzi. Šis ir stāsts par kaut ko, kas ir tik daudz un tik tuvu arī daudz mūsu dzīvēs un apkārt, ka mani pa daudz, un es negribu atkal to stāstu. Bet man prieks, ka es uzvarēju gan to stāstu, gan to. Es gribu izlasīt vienu fragmentu. Es esmu kā izkaltusi zeme, kas alkst lietus. Esmu savā tuksnesī nomaldījies ceļinieks, kas meklē oāzi un ilgojas pēc veldzējuma. Es esmu savanna, kurā starp nokaltušu zāli atrodas pa dzīvot gribošam zaļam krūmam, kā lauku zemesceļš, kur katrs solis saceļ putekļu mākoni un neļauj elpot. Es gribu būt auglīga zeme, kas briedina labību, gribu būt oāzi, kas sniedz veldzējumu ceļiniekiem, gribu būt zaļojošs mešs un ar augstām koku galotnēm, putnu dziesmām un vēsu sūnu paklāju, kur atlaisties pēc garas dienas. Gribu būt basām pēdām iemīta taciņa vasaras puķu pļavā. Ļoti skaisti. Inga, bravo. Ja tas ir tas, ko tas prasīja, tad šī grāmata ir brīnišķīga. Nopērciet, atbalstiet latviešu literatūru. Lasiet grāmatas. Labas grāmatas lasiet. Un vēl viena grāmata, man te jānomaina, man tā kā strauji jānomaina tā sajūta. Kirills Ēcis. Kirills Ēcis, te nu ir tā vasariņa, dzējas krājums, neputns izdevas, starp citu Kirills Ēcis dabūja Laligabu, jeb Latvijas literatūras gada balvu par labāko, kā spilgtāko debiju sauc šī nominācija, par spilgtāko debiju. Man patīk, ka man ir tas scenārijs, kuru es nekad dzīvē neesmu izlasījusi, netaisos arī neko pēc viņa darīt, vienkārši es uzrakstu, ja? Vienkārši, es esmu rakstītē. Un viņš rakstījis, te nu ir tā vasariņa, forši dzējoja krājums, es viņu arī uz plosta izmēģināju uz 8 padzīvojušām sievietēm, viņas arī klausījās, un arī bija viens laivinieks ar šampānieti Rīgas, kas brauc garām un arī paklausījās. Viņam lika vienkārši, ziniet, cik cilvēks neērti jūtas, ka tu pēkšņi sāc lasīt viņam dzēju, un tici man, viņš tevi skatās, domā, varbūt es esmu dzēris, bet šai toči viss nav mājās. Aizsēžu, man patīk, ka viņš domā, ka man viss nav mājās, un es palasīšu arī jums. Starp citu, kas viņam ir ar to Žaneti? Visai grāmatai cauri kaut kāda Žanete, un tas ir atkal, tas man liek domāt, kad jāizšķiras, un tad baigi labas grāmatas, literatūra rodas, es nezinu. Varbūt tā nevar teikt, un es nezinu, varbūt man vajadzētu kādam advokātu birojam uzprasīt, lai viņi sāk sponsorēt un likt iekšā reklāmas, jo man drīz vajadzēs kaut kāda aizstāvība pret visu to, ko es izrunāju. Žanetes cikls saucas dzējolis. Visi ciema vējrāži sadūrušies tavā virzienā. Es pēkšņi esmu noklīdis mutautiņš, nesos tev noglāstīt pieri. O, Žanet! Ņem mani aiz čupra bāzi krūšu kabatā, ļauj just tavas miesas valgmi. Es būšu pavisam kluss un negrābstīšos. O, Žanet, ļauj parādīt tev, cik labi esmu audzināts un cik maz esmu mīlēts. Jā, tāds ļoti jauniklīga dzēja, ļoti skaistas metaforas un tāds kaut kāds tāds vieglums un jauniklīgums un tad tāds pēkšņi tāds pagrieziens un pavērsiens, tāds ļoti skaista tēlainība un tāda iespēja, nokļūt tāda 20 cik tur gadīga jaunieša šādā sanāk. Viņš ir dzimis 2000. gadā bija pasaules galds un milēnijums, un mēs viņu sagaidījām Bolderājā, un man bija ārkārtīgi bezgaumīgs Bolderājas stila tāds rozām kombinezons, ja? Tad viņš piedzima, man jau visa dzīve bija aiz muguras, man bija 12 gadi tomēr. Jā, forša grāmata. Lasiet dzēju, vienkārši nepatnā iet, nopērciet kādu dzējas grāmatu un vienkārši pārsteidziet cilvēkus uz ielas, vienkārši sāciet viņam virsū birdināt dzējas gabalus. Piemēram, kad tieku pie jaunas grāmatas, es uzreiz gribu vēl jaunāku grāmatu, lietas manās rokās nolietojas, nauda iziet no aprites, instrumenti atskaņojas. Mani draugi ir saprotoši un labi, viņi ar prieku saņem manas dāvanas. Pērnos kalendārus tukšus, ietinamos papīrus, apsveikumu kartītes, rakstīts
laminētajā drukā. Es nedrīkstu glaudīt viņu mājdzīvniekus. Ja? Tādā stiliņā. Jums patiks. Palasiet pie jūras. Tāpat jau skaidrs, ka galvā nekas nepaliks. Tāpat arī viss no tās galvas iziet. Tas jau nav ziedonis, ja, kas tev vienkārši folklorizējas tā no iekšā līdz ārē, ka tev visu laiku gribas citēt. Un man visu laiku arī gribas kaut ko no ziedoņa rindām izbērt. Un es domāju, ok, tas vairs nav stilīgi, Kirilēts. Es vēl neesmu iemācījusies. Kaut kā tā. Bet kultūras ūklis gribu noslēgt ar Elmāra Seņkova iestudēto bolderāju, kas atcēla tādu pamatīgu tādu vētru un arī viedokļu sadursmi kaut kādā ziņā. Ja? Tiem, kam patīk, tiem, kam nepatīk. Un es pateikšu, kam nepatīk. Nepatīk tiem, kas visticamāk dzīvojuši bolderājā. Priekš kam taisīt izrādi un atgriezt mani tur, kur es jau biju. Un ziniet kā, es to bērnību atceros ļoti labi, jo mans tas dzīves tāds īsts pārskriens tāds. Es piedzimu, dzīvoju Vecmilgrāvī kaut kādus dažus mēnešus, pēc tam es dzīvoju Čaka ielā, ja? Vecmilgrāvas Čaka iela, jau labs sākums, un pēc tam 10 gadu bolderājā. Saprotiet, jūs domājat, ko es tāda norūdījusies? Es visu to esmu piedzīvojis. Un par Seņkova iestudēto bolderāju jāsaka tā, izrāde nebija slikta, izrādē vispār nebija nekāda problēma. Problēma bija manī, vai ne? Man ir savs bērna stāsts par bolderāju, un kaut kā sanāca tā, ka tie 90. gadi bolderājā varbūt nebija tāds pats tas ziedu laiks, bet mana tā visa dzimta un ģimene daļa no viņas, no māmas vecmāmiņas puses ir no bolderājas, kas dzīvojuši strādājuši Silikātā. Man krustmāte dzīvoja Daugavgrīvā, Dauģenē, un es gāju pāri tiltam un ar 3. braukusi līdz galapunktam un minusi uz jūru, un tur vienmēr bija kāds bombzis vai dzērājs aizmidis vai 36A autobusu gaidījuši. Mēs esam, un es tik ļoti kaut kā spilgti atceros visādas epizodes no bērnības, ko mēs jau ziniet, mēs jau izdziešam ļoti daudz ko, vai ne? Tagad tu vari dzīvot mājā ar 4 tultēm, kādreiz tev bija viena tā pati ārā un sausā, un tu to vienkārši tā kā aizmirsti. Tad tu pēkšņi nonāc izrādē, kurā ir tāda izmisusi sieviete, kas velk to savu pusdzērāju, bezcerīgi dzērāju to vīru, un kurš ir kāds mākslinieks muzikants, un tad tās ir tās kāzas, un viņa rauj plēš pakaļ uz pusēm, lai viss kaut kā dzīvē kopā turētos, lai tam dēlam izdotos, un arī viņai ir kaut kādi sapņi nepiepildītie un gribas dzīvot, un tad pat laikā ir tādi pusbezcerīgi un arī cerīgi cilvēki apkārt, kuri tikai vienkārši dzīvo savu mazā cilvēka dzīvi, sastopas ar grūtībām, ir kaut kādā sabiedrības daļā, tādā vai šādā, un neviena nav slikta, neviena nav labāka, vienkārši reizēm ir neizturami grūti, ilgstoši atrasties kaut kādā vidē, kur ir tā rupjība, kur ir tā tik daudz kaut kādas sāpes cilvēkos. Un arī man ir ķoķas Oļas stāsts un Raimiks un rejoši suņi un bolderājas mūzikas skola un čels. Un ja tu ej pa to īso ieliņu no mūzikas skolas, tev jāiet gar 2 dzertuvēm un tur ir tie bomži. Tas viss tāds. Un tā bolderājas izrāda man to visu izvilka uz āru, bet bravo! Mihāla Čehova Rīgas Krievu teātris ir brīnišķīgs teātris un ir lieliski, ka tur atkal būtu, bet varbūt šī izrāde man bija par rūgtu, man bija par grūtu, jo es kaut kā ļoti personīgi viņu pārdzīvoju un nevarēju panākt aizmigt, tā kā jūs man esat parādā vismaz vienu to slīpu kaut kādu pilu Krievu teātri, ja? Un varbūt arī paldies, kad atļāvāt atcerēties tā savas saknes un no kurienes tu esi. Ziniet, mēs turpināsim ar pašu svarīgāko sadaļu šajā nedēļā. Un tas ir, kā es besos. Vienu dienu, ja, es biju, Štokmanī bija, arī pateikšu, kur es biju. Štokmanī, ka tu man atsūtīsi man kaut kādus produktus, tad es izvietošu viņus šeit un reklāmu tavu. Ja? Es biju Štokmanī, es gāju savām labākajām draudzenēm, vienkārši ejam pa Štokmanu, es tur kaut ko, man vajag tu nopirkt tēs, viņi saka, ok, mēs aiziesim ar tevi, mēs tur ejam, viņi tur paņem kaut kādus pa 5 produktiem, saka, iestāties rindā, man vēl tur vajag to, man vēl tur vajag šito, ja. Es tagad nāku, viņas stāv pašapkalpošanās kasu rindā. Es domāju, tā kā, bogu, tas taču ir murks. Es saku, kas jūs tā kā vispār tā kā atčālējušās abas divas? Jums rokā pa 5 produktiem, vai jūs tā kā vispār varat identificēties ar mani? Man ir 48 produktu tajā grozā. Tu tagad man tā kā, ko man tagad kasierēs jāspēlē? Vienkārši tā kā pusstundas skanēšu. Ziniet, kas man besīja? Man besīja skenēt produktus lielveiklos. Man besīja, kas ir? Es bērnībā negribēju, ja es gribētu, es uzspēlēju veiklos. Man nevajag tagad spēlēt veiklos. Ziniet, kam ir domās tās pašapkalpošanās kases? Kas
kas ir tiem cilvēkiem? Es sapratu, kas viņiem ir. Viņi vienkārši sirdī dziļi vēlas būt kasieri, vienkārši iet strādāt kasēs. Es domāju, ja tev ir 5 produkti, tas ir normāli, ka tu aizies to pašapkalpošanās kasi, bet ja tev ir 47 produkti, nu tad tev kaut kas nav riktīgi. Vienkārši padomā, tev kaut kas nav labi. Tātad es besos tur. Es besos arī, ka man ir jāmizo kartupeļi. Nu, priekš kam? Nu, un ziniet, kāpēc es besos? Tāpēc, ka man bērnībā teica, ka es pa biezu mizoju. Tagad spēru kartupeļus un milzīgas mīzes taisu, un man neviens neko nesaka. Tādu milzīgu bīzu nomizoju kartupeļus, bišķi mazīčs paliek. Kas? Es nopelnīju un tādu kartupeļu nopirku, tādu arī nomizoju. Un man vispār garšo kartupeļu, tāpat kā visiem kartupeļādājiem Latvijā. Man besīk, ka jāstrīdās, man besīk, ka jāskaidro attiecības. Tu man to es tev. Tu man jādomā vislēk tie argumenti. Vienkārši tā, tev toreiz tās, man toreiz tās. Man besīk, vienkārši, man ir man tā kā ļoti aktīvs prāts, un ja es sāku domāt tos argumentus, kāpēc man tā uz besī un kāpēc es uzvarētājs, man tās smadzenes turpina darboties vienkārši vēl 3 nedēļas skaidrot attiecības galvā. Un tāpēc man besī strīdēties. Ja? Un kas man vēl besī? Nu, man drausmīgi daudz kas besī. Man besī, ka cilvēki necitē ziedoni. Tāpēc vienkārši jums atkārtošu vienu dzejoli. Tad apstājās laiks. Nu, kad gribas strīdēties, jūs paskatīt to dzejoli, tad apstājās laiks. Un tā bija mīlestība. Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas. Un sekundes varēja grābt kā smiltis un sviest uz vienu vai uz otru pusi. Tam nebija nozīmes un nebija ziedlapiņas. Un nerūsēja dzels. Un mēs vairs nemācējām skaitīt. Un tas ir tas skaistākais. Kā mīlestība neprot skaitīt. Tātad, ja jums gribas kaut ko skaitīt, jūs nemīlat vienkārši. Viss elementārs ziedonis, viss ir to pateicis. Labi, es varu uzprasīt arī tredisti. Paldies jums, kā jūs esat. Tredos cilvēkiem arī viss kaut kas besī. Un es domāju, paldies Dievam, ir normāli. Cilvēki, kas atzīst, ka viņiem kaut kas besī, jo man arī besī lietas. Un man besī arī, ka bērns bļauj nevietā un vietā arī besī. To es pateicu. Tā. Labs tas nosaukums. Man besī, kas nevar izrunāt arī kaut ko, kas ir uzrakstīts. Besī, kad jāizvāc aiz viera lietas, kuras varēja pats nolikt apsver domu, pielietot skarbo vecāku metodu. Ja tas ir izmētāts, lai iet uz miskast. Es iedomājos, wow. Tu pati maksā komunālos. Ja tu maksā komunālos, tad tu vari. Ja tu maksā par dzīvesvietu pati, tad tu vari tā. Ja viņš maksā, tad tev jāsavāc tā zeķis. Tas tāds vienkārši ieteikums, ko tu man neprasīji no manas puses. Besī vienlaicīgi lika gulēt 1,5 gadnieci, 4 gadnieci. Man tiešām šķiet, ka viņas domā, ka apgaismojuma samazināšana nozīmē balītas sākam nevis gulēt iešanu. Tev tā nav, ka tie uz klubu, ko tev uzreiz ir disko sāk. Gatavot ēst gan mājās, gan darbā, braukt uz pārtikas veikalu, maksāt rēķinus, iet uz darbu, tas, kas man joprojām nav 2 miljoni eiro kontā. Nu jā, attaisi to kontu, starp citu, tev vismaz būs 2% gadā par to, ka tev ir nauda. Nu, tajā Big Bankā viņiem ir tāda akcija. Ja es pati pelnu, vienkārši tāpēc mēs vispār nevairāk uz darbu. Es tajā Big Bankā noliku naudu, tagad 2% gadā, man pietiks ar tiem pārsimt eiro. Tā, smalki kapāt sīpols, reāli riebjas. Man arī ir riebjas. Manai mammai kaut kāds tas uzvelkamais no kaut kāda topī šopī, bet es nezinu, kur viņu dabūt. Ja man viņš būtu, tas būtu daudz laimīgāka, ka burkšķi balsī. Jā, bet tam man nebūtu ar ko dzīvot. Besī likt mazgāties drēbes, besī bardaks, besī, kad pieraksties pie ārsta vienā laikā, bet 5 stundu vēlāk. Jā, tās rindas, tu jūs vispār necienat man, es vēl maksāju par to. Nenormāli besī mazgāt drēbes, jā, man ir žāvētājs, un man netīkas pēc tam, tik smuks vārds, netīkas, pēc tam likt pa skapjiem. Besī nest maisus ar iepirkumiem, besī lēni gājēji. Man besī lēni braucēji, ko jūs guļat pie tās stūras, sēžat savos tiktokos un Instagramos, tagad brauciet, kas uz ielas esat uzbraukuši, un ja lietas uzlīs, apcitu nav jāapstājas. Arī pateicu vēl, kas man besī. Besī lēni gājēji, kas mēdz apstāties negaidīt ceļa vidū. Ja viņam dzējolis iekrits galvā, viņam vajag viņu noklausīties. Padomā par to. Tīrīt grīdas, mainīt gultas veļu, būt tai, kas 100% gadījumu domā, ka nav ko ēst. Nevis nav ko ēst, bet ko ēst. PS dzīvoja viena. Tu esi labs prikals. Besī atkārtot, ko teici, ja kāds nedzird. Nu labi, bet atkārtošana kas? Zināšana māte. Tev besī arī šis, vai ne? Man besī izdomāt, kur kas stāvēs, kad pārvācies vai pārkārto māju vai kaut ko jaunu nopērk. Ak, Dievs, nav, bet ja tu pārvācies un tev ir jauna māja, man besī tās. Besī strīdēties. Pērļu mamma raksta. Čau! Tas visvairāk besī vēl gludināt, besī kārtot, besī sēdēt sastrēgumos, besī, kad kaut kas jāsalabo. Nu tā ir. Kad man liek kaut ko sašūt, es godīgi tajā brīdī es vispār tā kā sašūtu, ko? Man vispār adat pirkstā neturās. Tā arī saka, nē, tas nav man. Ļoti nepatīk sarunas par neko. Kāpēc tu klausies to podcastu? Besī nest miskas, domāt, ko gatavot ēst. Es gatavošanu trauku mazgāšanu, man besī viss, un es esmu besīšanās karaliene. Hey, bitch! High five! Vēl tā kaut kas ir? Nenormāli mums daudz kas besī. Tā vai? Jeb
koncentrēsimies uz skaisto. Nebesīsimies, klausīsimies podkāstu, kā es. Paldies, ka tu noklausies līdz galam. Starp citu, es izturēju tā kā atkal kaut kāds 20, cik tur tās minūtes. Un, es tagad uztaisīju pa 2 minūtēm ilgāk, tāpēc, ka man bija daudz, kas rakstīja, tā kā Kristīna ir pa īsu. Es domāju, tā kā, bet džingi džangi, lai mums forši jūnija izskaņa, vēl tikai 1 diena jūnijā, un tad jau vasara ir galā, valkam savas depresīvās drēbes, sienam 2 bīzes un aidā. Lai forši viss atlikušajā vasarā.